Pulkstens ir 10:07. Brokastu vai enerģijas dzērieni. Viss, kā manai mammai nepatīk. Gater, kas tik te nav atvēries? Bet tas Gaters, man liekas, vēlāk atvērās. Man liekas, ka viņš nebija. Tad, Viņš mūsu laikā nebija. Mūsu laikā nebija. Mūsu laikā arī objekts nebija īstenībā vēl. Jā, agrāk tas bija sporta pagalms. Tas bija sporta pagalms, jā. Man liekas, ir reāli, ka visi tie koncerti, kurus mēs tā kā atceramies, kas bija pirmsākuma, kas vēl bija zem sektora vārda, tie jau viņus uz kahona visu spēlēja. Jā, pilnīgi visi viņi bija uz kahona. Nē, nebija gan. Bija viens koncerts, kur es spēlēju bungām īstenībā. Pēdējais, jā. Bet vispārēji, šī māja dzirdēja kahonu konkrēti. Šīs mājas pirmais stāvs. Cerēt, bija vēl viens koncerts, kur soundchecks gāja, kur man tas kahons salūza. Un tad bija jāvēršās pie Runčkunga no subscriptuma, lai es tiktu pie kaut kāda instrumenta. Bet tas jau bija Valtera kahons, ne pirmais, pirms tu nopirki savējo. Jā. Tas bija pirmais, ar ko es sāku. Un tad eventually sapratu, ka vajag nopirkt savējo, un tad nopirku savējo, un tad sāku bungas spēlēt. Un es atceros, ka tajā laikā mēs jau sākām piekopt to praksi, ka koncerta laiks bija ielikts tīri, lai tur kaut kas būtu, bet sākām mēs tad, kad bija sadākuši tie, kam vajadzēja atnākt. Tad mēs pa lielam gājām lejā un sākām dot vaļā. Jo sektoram tie koncerti viņam nebija tādi, ka tādā vispārējā izpratnē koncerti, kur tu atnāc noklausies mūziku un ej prom. Tas bija vairāk par tādu kopā būšanu un ballīti. Es arī, godīgi sakot, neatceros nevienu koncertu, pēc kur es būtu uzreiz laidies prom. Vienmēr tas turpinājās. Tam bija pagarinājums līdz vēlaid aktīvai agram rītam parasti, bet tas arī bija savā ziņā tas skaistums. Mēs tagad dodamies uz koncertu vietu, kur bija Blitz sektors, vislielākais pasākums mūsu ērā. Pašorganizētais, jā, tieši tā. Tas bija šajā brīnišķīgajā namā. Tas bija Tallinas pagalms, lielākais koncerts, kāds mums bija tajā laikā. Bijām labi sevi parādījuši, acīm redzot, sporta pagalmā. Un tā apmeklētība laikam radīja kaut kādu pārliecību. Un tad jau mums Ģirts piedāvāja arī šeit atbraukt un uzstāties. Un noorganizējām mūsu stilā tādu apjomīgu pasākumu atkal jau. Arī tāds diezgan jautrs vakars. Un mums bija arī iesildītāji tajā vakarā, kas bija apjoms. Tas jau bija kaut kas, tas jau bija pasākums ar lielo P, un Blitz sektors bija uzorganizējis kārtējo vakaru. Bet, atceros, tas otrais stāvs, kur mums notika koncerts, viņš bija pārbāsts. Viņš bija tiešām pārbāsts no skatuves vietas līdz pat durvīm, kur nāk iekšā. Un ļaudis jau teica, ka esot vēl liela daļa pienākusi apskatīties un sapratuši, ka iekšā nevarot tikt un griezušies prom. Jā. Pats. Tajā pašā gadā, tajā pašā vasarā. Jā, precīzi tā. Pārmetāmies no viena Tallinas kvartāla stūra uz otru un noslēdzām ar šiku. Noslēdzām festivālu Ezīšu fests, manuprāt, kā viena no pēdējiem tajā vakarā. Vai pašpēdēji arī bijām? 2:40, jā. Un ievilkās vēl, bija drusku vēl vēlāk.
ja likās, ka tajā Tallinas pagalmā bija daudz cilvēku, tad Ezīšu festivāls Blitz sektors gan bija tautas, ka biezs. Un mēs arī, protams, mūsu stilā ļoti zīmīgi bijām izveidojuši to koncertu. Tas nebija vienkārši kā uzstāšanās festivāla ietvaros. Tas bija vesels tāds pilns atvadu pasākums no tās ēras, jo tas tiešām bija pats pēdējais Blitz sektors koncerts. Un mums tur no aizskatuves tika nests tortes vietā keramisks izstrādājums ar dzirkstelēm, un tas viss, tās bildes skatoties arī, tas ir vienkārši fantastiski. Un īpaši outfiti arī tam bija. Mums bija visur saplēstas drēbes un bolt ķiveres, ko katrs tad bija aprakstījis, kā vēlas. Tas bija fantastiski. Tas bija tiešām kaut kas. Un tā arī bija pirmā reize, kad mēs izpildījām savu oriģinālu dziesmu īstenībā. Pārvērties